No tā, ko es saprastu, var secināt, ka no tā, kā mēs dzīvojam tagad un kā mēs izturamies pret daudz, mēs nodarām lielu ļaunumu gan pasaulē, gan paši savai veselībai. Rūpnīcas un transports vidē rada piesārņojumu, putekļus, indīgas, gāzes, troksni. Troksnis neatbēlīgi ietekmē cilvēku veselību. Patiesībā piesārņojumu rada arī daudz, kas tika, piemēram, pūlodedzināšana. Tā rada arvien vairāk caurumus ozona slānī. Līdz ar to gaiss kļūst arvien siltāks un kādu dienu var sākt kust ledus Arktikā un Antarktīdā. Un no tā jūras un okeānos ūdens līmenis celsies par vairāk nekā 600 metriem. Cilvēkiem ir jāpiedomā pie savas rīcības, savādāk pasaulē un cilvēcei būs gals. Mums vienmēr būs iespējas pārdomāt, vai mums rīcība būs vidē draudzīga un tikai tad rīkoties. Я хочу такие. Сколько ты можешь рассказать? Подержи. Neizdevās sūtīt.